Vesels cilvēks strādā labāk. Es izgriezu tam ļutausim tās pogas. Finanšu trūkums skārs arī dzemdību nodaļu. Viņš pa nakti varbūt redz to receptu, un no rīta viņš pamostās, un viņam obligāti to vajag taisīt. Aiz loga līņā drēgnas rudens lietus, kas nebūtu nevairos svētku noskaņojumu, bet Svētās Annas katedrālē kupls ļaužu pulks sanācis uz pirmo adventas dievkalpojumu. Vai vispār ir tāds Ziemassvētku noskaņojums jau? Protams, tas nekas, ka nav sniegs. Protams. Kas jums viņu rāda? Tas, ka pirmā adventas, kad esam šeit dievnamā. Vai jūs bieži nākiet uz šeit? Jā, es esmu šīs draudzes locekle. Apkārtējā sajūta ir, veicot dažādas pasākumus, kas ir baznīcā, organizējot jauno gadu sagaidīšanu draudzē. Noskaņojums ir, manuprāt, ikvienam. Adventa tūkojumā no latīņu valodas nozīmē atnākšana, un vienlaikus tas ir arī jauna baznīcas gada sākums. Svētās Annas draudzē šī bija īpaši pirmās adventas svētdiena, jo dievkalpojumu pirmoreiz vadīja jaunais mācītājs Aivars Gusjevs, kurš laicīgajā darbā ir 11 gadus strādājis izglītības sistēmā, bet kopš 2000. gada ir ordinēts mācītājs. Līdz šim kalpojas Latgales puses draudzēs. Ir savādāk, bet neteiksim, ka tas būtu sliktāk. Ir īsāks sprediķis, ir garāka lūkšana, kad cilvēki aizdomājas par to, ko ir stāstīts un paši lūdz. Katram ir kaut kas savādāks, bet tas vienalga ir sirsnīgi un mīļi un ļoti patīkami. Pats mācītājs atzīst, ka uztraukums ir liels. Jaunā draudze ir daudz lielāka, vieta neierasta un cilvēki sveši. Šis ir tas laiks, gaidīšanas laiks. Un ko jūs sagaidiet no savu jaunā mācītāja, ne tikai no Ziemassvētkiem? Vārdus, kas uzrunā mūs, gaišus, pārliecību un ticību. Jelgava un Jelgavas draudze priekš manis ir balta lapa, un tagad man ir šī lapa jāpiepilda. Ja? Tas varbūt nedaudz drusiņ tā biedē. Ko jūs gribētu te baltajā lapā ierakstīt no sevis? No sevis? Es gribētu no sevis ierakstīt tos 3 Pāvila vārdus: ticību, cerību, mīlestību. Tās ir tās 3 lietas, kas šodien, manuprāt, Latvijā visvairāk trūkst. Un 4. lietu es gribētu ierakstīt uzdrīkstēšanos. Vai jūs to novēlat arī visiem citiem, kuri varbūt šodien šeit nebija klāt? Bet, protams, es to novēlu ne tikai jelgavniekiem, ne tikai sev, bet visai Latvijai. Man liekas, ka šo 4 lietu, lai piedotu Pāvils, ka es to 4. pierakstu, šo uzdrīkstēšanos, es domāju, ka tā mums visvairāk šodien trūkst.